Brīvība, neatkarība, demokrātija, tās ir nenovērtējamas lietas. Tā ir dāvana patiesībā, kuru kādreiz mēs tiešām nenovērtējam, bet tādā situācijā, kādā esam šobrīd, kad tepat kaimiņos cilvēkiem visas šīs galvenās vērtības tiek atņemtas, okupācijas vara grib to atņemt. Es domāju, ir brīdis, kad par to padomāt varbūt tiešām kaut vai katru dienu. Es esmu padomu laika bērns, un visa mana bērnība, skolas gadi un arī pirmie darba gadi paritējuši šajā režīmā. Un ja bērnībā, kura kopumā bija jauka un saulaina, mēs to tā neizjūtām, tad skolas gados un sevišķi jau studiju gados arvien vairāk sākām saprast, kas mums tiek liekts. Un kad mums priekšā ir aizskars, aiz kura ir cita pasaule, kura mums ir liekts iepazīt. Kad es sāku strādāt šeit, toreiz pavisam mazā laboratorijā, darba apstākļi bija diezgan skarbi, un tādam jaunam zinātniekam patiesībā iespēja bija ļoti maz. Savu īsto zinātnieku karjeru vai savu zinātnieku dzīves skaitu no 90. gadu sākuma un vidus. Jo drīz pēc Latvijas neatkarības iegūšanas arī šī vieta, šī iestāde ieguva neatkarību no lielās saimniecības, kam mēs bijām piesaistīti padomu laikā. Un šeit tika izveidota Dobeles dārzkopības selekcijas izmēģinājuma stacija. Sākās arī sakari ar ārpasauli, mēs tikām uzņemti dažādās starptautiskās zinātniskās institūcijās un pamazām iegājām šai brīvās, demokrātiskās sistēmas apritē kā zinātnieki. Un patiesībā tas bija brīdis, kad mēs tā pa īstām sapratām, kas līdz tam mums bija liekts un kas šobrīd mums ir dots. Es nekad negribētu mainīt iespēju runāt ar cilvēkiem, brīvi runāt ar cilvēkiem, brīvi izteikt savas domas, runāt jebkurā vietā, nebaidoties no tā, ka par to draud kādas sankcijas. Man šķiet, brīvība lielā mērā ir iespēja paust savu viedokli, no kā nebaidoties. Šis brīnišķīgais baltais ceriņš ir arī ieguvis vārdu brīve. Un tā ir mūsu institūta cilvēku, zinātnieku dāvana tiem cilvēkiem, kuri pirms 100 gadiem sanāca uz pirmo Saeimas sēdi. Un tā ir dāvana arī tiem, kuri 91. gadā nenobijās un cīnījās par brīvību un arī strādāja pie tā, lai demokrātiju atjaunotu. Mana paudze demokrātiju iepazīst un mācās 30 gadus, bet es domāju, mums ir ļoti daudz, kur augt, jo man šķiet, liela daļa cilvēku demokrātiju vairāk saprot kā tiesības. Mums ir tiesības uz to, mēs varam prasīt to, un mēs ļoti daudz arī prasam. Mēs to gribam no valsts, to no valdības, bet man šķiet vairāk vajadzētu atcerēties, ka demokrātija nozīmē arī pienākumu. Un varbūt vairāk padomāt par to, ko es varu dot. Šobrīd ir tas laiks, kad mēs noteikti nedrīkstam stāvēt malā. Mēs nedrīkstam stāvēt malā. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kuri bēg no kara, kuri ir atraduši patvērumu šeit, mūsu zemē, un jūtās šeit droši. Mēs nedrīkstam stāvēt malā rudenī. Mums katram ir jāaiziet uz vēlēšanām un jādod sava balss par tiem cilvēkiem, kurus mēs gribam redzēt mūsu valsts priekšgalā, par tiem cilvēkiem, kuru vērtības ir arī mūsu vērtības. Jo, ja to neizdarīsim mēs, to izdarīs citi. To atcerēsimies, nenoslinkosim, un tai vajadzētu būt mūsu pirmajai prioritātei vēlēšanu dienā.